Vai esat aizdomājušies par to, ka viena no ilgspējīga dzīvesveida sastāvdaļām ir finanšu veselība? Par to šodien parunāsim arī raidījumā. Čau, prieks tev redzēt! Čau, apusēji! Evija, šodien ir lieliska diena, lai parunātu par finanšu veselību. Kas ir finanšu veselība un kā tā ietekmē mūsu ikdienu? Izcils jautājums, ko uzdot man šādā foršā vējainā dienā. Finanšu veselība pēc savas būtības būtu tādas 3 pamatlietas, kā tāds komplektiņš. Un pirmā lieta tajā komplektiņā būtu tas, ko tu zini. Ko tu esi lasījis, dzirdējis, ko tev vecāki ir vai skola iemācījis, tātad tā ir tāda mūsu bāzītas zināšanas. Otrā sastāvdaļa, ko mēs liekam klāt, ir vajadzīga arī rīcība, vai ne? Un tātad finanšu vesels cilvēks būs arī finansiāli prātīgs un arī rīkojās viņš gudri. Un tad tā trešā lieta, ko mēs liekam iekšā, būtu ilgtermiņa skatījums. Bet tā īstā labā pilotāža, augstākā pilotāža finanšu veselībā ir plānot jau ilgtermiņā, un tas arī nav 1 gads, 5 gadi vai 10 gadi, bet tas ir tādā mūža garumā, ja? Jo mūsu finanšu veselība sākas ar to, kad mēs piedzimstam, ja? Un tad jau attiecīgi arī, kad mums ir mūža nogale. Un par to mums pašiem arī patiešām ir jāparūpējās, jo nevajag domāt, ka parūpēsies kāds cits. Kādi konkrēti soļi būtu jāveic, lai uzlabotu finanšu plānošanu? Pirmām kārtām jau ar sevi jāsarunā, ka man vispār tas rūp un kad es šeit kaut ko gribu mainīt. Tad, ja ir sajūta, ka nav līdz galam labi, tad es sāku skatīties, kas notiek manā ienākumu pusē, kas notiek manā izdevumu pusē, un nevis tā, ka, es aptuveni zinu, pieņemsim, ka es tur tērēju tik un tik pārtikā. Man vienmēr gribas teikt, nemāni sevi, nemāni citus, bet paskaties precīzi, nevis aptuveni, bet paskaties precīzi, jo tad, kad mēs tās mazās summas saskaitām, vienmēr pārsteigumi ir garantēti. Un tad, kad tev ir skaidrs, kas notiek tajā maciņā, un tu saproti, ka tu gribi kaut ko darīt citādāk, tad tu to izvirzi par mērķi, ļoti rūpīgi pēc tam to mērķi īsteno. Jo visādi citādi, visas tās darbības, ko tu būsi izdarījis pirms tam, mēs varēsim izmest miskastē, jo sanāk, mēs zinām, mēs tā kā saplānojam, bet pašu pēdējo posmu rīcību mēs tā kā izlaižam. Te uzreiz man gribas pateikt, tur jau nav nekā sarežģīta. Ja es tev saku, tev šķiet, tas ir sarežģīti, šo tu noteikti esi dzirdējis vismaz 5 reizes savā dzīvē, ja pat ne biežāk. Bet es vienmēr saku, ka tā nav raķešu zinātne. Finanšu plānošana, finanšu veselība un savu finanšu tāda uzraudzīšana nav sarežģīta. Jā, es piekrītu, būs arī kaut kāds atsevišķs nianses, kas prasa tādas finanšu dziļākas zināšanas, bet pamatā tas nav nekas sarežģīts, bet to nav viegli īstenot. Vai ne? Jo tas nozīmē, ka katru dienu nauda ir ikdienas sastāvdaļa, katru dienu, kad es ar to rīkojos, man katru dienu ir jābūt labā formā. Man katru dienu ar viņu ir jārīkojas tik labi, lai tādā ilgākā perspektīvā es tos savus mērķus sasniegtu. Un tā ir tā sarežģītākā daļa. Vai vari lūdzu minēt tādus praktiskus padomus, ieteikumus, kā es kā cilvēks varētu uzlabot savu finanšu veselību? Tās praktiskās lietas es laikam ietērpu pat vienā teikumā. Izmanto tehnoloģijas. Pat 2 vārdos. Pat teikums izmanto tehnoloģijas. Izmanto tehnoloģijas sniegtās iespējas. Tātad atstāj, pieņemsim tādu tēriņu, uzskaiti patiešām tehnoloģiju ziņā. Tu vari izmantot internetbankas kaut kādu budžeta pārskatu. Tikpat labi var izmantot vietālruņa aplikācijas. Šobrīd ir pieejamas Latvijā, jau kuras sinhronizējās ar bankas kontiem. Tev nevajag visu informāciju pašam ievadīt, iebakstīt. Jā, tas viss notiek automātiski. Tu varēsi veidot pārskatus, grupēt, analizēt, noteikt limitus pat, ja? Un tad sevi tādos grožos turēt. Tas tā ļoti praktiski. Bet tikpat labi, es vienmēr saku, var derēt arī vecā labā kladīte. Ja vien tu ar viņu esi draugos. Es teiktu, ka tas veids, kādā veidā tu seko līdzi savam budžetam, ir sekundārs. Primāri ir tava vēlme, un tu vienkārši atrod to, kas strādā tev. Kādam tas būs vecā labā kladīte, kādam tas būs Excel tabula. Pieņemsim, man strādā Excel tabula, kura ir man pieejama, un man tur visa kārtība ir, vai ne? Tas nav nekas, teiksim, tāds ļoti
moderns vai kaut kas īpašs, bet man viņa strādā, jau gadiem strādā, un es ar to esmu apmierināta. Kādam savukārt vajadzēs redzēt šo te modernāko pieeju, kas varbūt būs šī te vietālruņa aplikācija, kas izskatās glīti, dizainiski, varbūt tevi pat motivē šo to ietaupīt vai izmantot kādus uzkrājumu veidus nākotnē. Tā kā es saku, tas ir katram pašam pēc tām iekšējām sajūtām, kas strādā vislabāk. Nu tad, Evija, jautājums. Tērēt mazāk vai pelnīt vairāk? Kas ir svarīgāk? Mūžīgais tāda balansēšana starp šīm divām lietām. Parasti, ja es to jautājumu uzdod tādā gados jaunākā auditorijā, tur vienmēr viennozīmīgi. Pelnīt vairāk, tā kā bez aizturas, vai ne? Bet no tādas finanšu veselības viedokļa es teiktu, ka vienlīdz svarīgas ir abas divas lietas. Pieņemsim, ja man ir mērķis sakrāt, 1000 eiro, pirmos manus 1000 eiro iekrāt. Ko man darīt, ja? Ierobežot savus tēriņus vai meklēt iespējas, kā nopelnīt vairāk. Abas lietas ir vienlīdz svarīgas, un man viņas patīk salīdzināt drusciņu varbūt ar tādām ikdienišķām situācijām. Tērēt mazāk ir svarīgi, un to mēs saucam par tādu jostas savilkšanu. Bet jāatcerās, ka savilkt jostu var līdz zināmam brīdim. Elpot taču arī vajag, vai ne? Tātad rodas piesātinājums tam, līdz kuram es varu savus izdevumus samazināt. Zemāk vairs nebūs kaut kādā brīdī, kur savukārt par to pelnīšanu vairāk. Es teiktu, ja tu tikai domā par to, kā pelnīt vairāk, bet tajā pat laikā tu neskaties, kā tu naudu tērē, tas ir kā tāds liet ūdeni caurā spainī. Tu lej, tu strādā, tu tā kā, vairāk pelni, bet tavam spainim ir sūce. Tie ir tavi varbūt tādi nevisai labi tērēšanas paradumi. Un lai vai cik tu pelnītu, tev tāpat vienmēr liksies, kad ir vēl par maz. Jo varbūt to prasmju tikt galā ar to naudu, tev vienkārši vēl nav tik daudz. Un tāpēc es teiktu, ka abas divas lietas izlīdzsvarojot vienlīdz, tās dos vislabāko rezultātu. Kad ir tas īstais laiks, kad sāk domāt par attiecībām ar finansēm? Laikam jau tas brīdis, kad tu nonāc līdz pirmajai naudai, kas nozīmē patiesībā jau bērnībā. Un ja es tā varu teikt, ka labākā ceļamaize, ko vecāki var iedot savam bērnam, ir patiešām tādas labas attiecības ar naudu, pirmām kārtām rādot piemēru saviem bērniem, jo nenolieksim, bērni ir vecāku spogulis, un ja vecāki par naudu ģimenē nerunā, vecāki paši nekrāj naudu, vai paši, tērē ļoti viegliprātīgi un nepārdomāti, bērns pilnīgi noteikti arī šīs te varbūt tādas uzvedības pārņems un kopēs. Tas ir tas, ko var darīt paši vecāki, rādot to piemēru, un otrs pilnīgi noteikti bērniem ir jādod iespēja ar to naudu rīkoties. Ja viņam nav kabatas nauda, tad viņš to savu pirmo bankrotu piedzīvos, tad, kad viņš jau būs būs vecāks, un sekas tam pirmajam bankrotam būs pilnīgi noteikti nopietnākas un lielākas nekā tad, ja viņš, pieņemsim, ar savu pirmiem 3 eiro nobankrotē, un tajā brīdī, kad tu vispār dod bērnam naudu, tev jau ir pamats ar viņu dažādas sarunas noturēt. Patika, nepatika, kā iztērēja, varbūt ko darīt citādāk, vai ne, vai kā būtu bijis labāk vai gudrāk, dot iespēju viņam nopelnīt. Tā kā, visas šīs te lietas pilnīgi noteikti jau ir ieliekamas no bērna kājas. Un kad beigt mācīties par naudu? Un kad beigt? Tad, kad naudas vairs nav. Tad, kad viņa mums vienkārši vairs nav aktuāla. Es teiktu, ka mācīšanās par naudu ir tāda visa mūža garumā. Es domāju, ka neviens no mums, ne tu, ne es, nevienā brīdī mums, man liekas, nebūtu pamata pateikt, tagad es zinu visu. Tagad viss, es esmu tāds naudas pavēlnieks, ka otru tādu neatradīsiet. Tā vienkārši nav. Dzīve iet uz priekšu, tehnoloģijas mainās, finanšu pakalpojumi attīstās un spēj tik skriet līdzi un spēj tos izmantot tā, kas tavu dzīves kvalitāti uzlabo. Kā tāda ilgspējīga finansiālā domāšana varētu ietekmēt mūsu katru pašu nākotni? Man šķiet tādā ļoti tiešā veidā, jo man vienmēr gribas arī salīdzināt to, ka kārtība naudas lietās, un tāda ilgspējīga skatījums vispār uz tavām naudas lietām
ko viņa tev atnes? Viņa tev atnes mieru. Jā. Mieru un izaugsmi, es teiktu tā. Jo nauda ir viens no tādiem būtiskākajiem, es teiktu, stresa avotiem ikdienā. Jo tā ir. Pat arī socioloģiskos pētījumos, pat nav socioloģiskie pētījumi jāveic, mēs katrs pats varam atbildēt. Bet tas pētījums mums arī parādīja to, ka nauda nāk uzreiz tūdaļ aiz raizēm par darbu un veselību. Tātad tā ir tāda neizbēgama ikdienas sastāvdaļa, un ja tu noņem šo stresa līmeni nost no savas ikdienas, tad tu iegūsi to miera un drošības sajūtu nākotnē. Un tas jau arī ir tāds plānošanas perspektīva visa mūža garumā. Ja? Tas plānošanas horizonts ir ļoti, ļoti plašs. Iegūstot tieši šo mieru un drošību, mēs varam sasniegt aizvien jaunas virsotnes. Ja? Šo te apstākli, parasti barjeru, nauda, trauksme, rūpes, raizes, nedrošība, tu vienkārši to noņem nost, tikai ieviešot kārtību. Man šķiet, kur vēl labāk. Milzīgs paldies, Evīte, par tiešām noderīgo un vērtīgo sarunu. Un skatītājiem es tik tiešām novēlu būt atbildīgiem katram pašam par savu finansiālo veselību un sekot līdzi vienkārši savām finansēm. Uz veselību! Uz veselību! Dāmas un kungi, šobrīd atrodos īpašā vietā Volkswagen apmācību centrā, un šodien man būs tā unikālā iespēja izmēģināt Volkswagen vienu no pieprasītākajiem elektroauto, un es to nedarīšu viens, es to darīšu kopā ar Matīs. Čau! Čau! Man ir prieks tev šeit satikt, un es tev aicināšu uzreiz uz mašīnu. Super, dodamies! Tad šis ir tas auto, vai ne? Jā, šis ir Volkswagen ID4, elektriskais auto. Priekšrocība ir ļoti daudz. Pirmkārt, viņš ir daudz vienkāršāks uzbūvē, tātad tev būs daudz mazāk par ko domāt, kad tu viņu ikdienā lietos, bet neskaitot jau pašu tehnisko uzbūvi, viņam ir daudz priekšrocību arī skatoties, piemēram, ko valsts to piedāvā. Tikai nosaucot dažas, tās ir bezmaksas stāvēt Rīgas satiksmes stāvvietās, iebraukšana Jūrmalā, kur mēs šodien dosimies, kā arī daudz citas, piemēram, ātrāka nokļūšana galamērķī, izmantojot Rīgas sabiedriskās transporta joslas. Man ļoti interesē, vai šobrīd cilvēki vairāk izmanto elektroauto. Jā, pēc statistikas mēs redzam, ka pieprasījums pēc elektromašīnām ļoti strauji aug. Ne tikai visā Eiropā, bet arī Latvijā. Un tas ir pateicoties arī faktam, ka automašīnas ir ieguvušas daudz lielāku un praktiskāku formu. Un, protams, arī, ja iepriekš elektromašīna varēja sniegt ap 100–150 km tālus attālums ar pilnu uzlādi, tad šīs auto jau var nobraukt vairāk nekā 500 km ar pilnu uzlādi. Super, pietiek runāt un dodamies ceļā. Laižam. Laižam. Wow, uzreiz pirmā sajūtas komforts. Jā. Ērti, mīksti, viegli ripo. Tas, kas mani ļoti pārsteidz, tie 500 km. Man liekas, tas ir ārkārtīgi kaut kas fantastisks, ka tu vari tik liels attālums nobraukt. Jā. Uz nākamajai uzlādē. Šī mašīna izrēķina, cik tu varēsi nobraukt balstoties uz iepriekšējiem aptuveni 150 km. Skaidrs, jā. Un, protams, cik ir silts ārā, cik ir vēss, vai vajadzēs apsildi, vai vajadzēs kondicionieri, kas ir papildus patērētāji tieši no akumulātora. Manā gadījumā uz šīs mašīnas varbūt pamanīja ir jumta reliņi, veloturētāji. Jā, redzēju. Un šis labais patēriņš ir vēl ar visiem jumta reliņiem un turētājiem. Nav runa par to, ka elektromašīna tagad visu tev vajag izslēgt, lai tikai tev būtu. Kas tev pašam vislabāk patīk šajā mašīnā? Es teiktu, vislabākā lieta ir, protams, klusums, miers un tajā pašā laikā fantastiska dinamika un komforts, ko tev dod elektromašīna. Jo, piemēram, es jau no 2019. gada pārvietojos tikai ar elektromašīnu. Un forši tas, ka tev akumulators ir grīdā, tā ir, būtībā mašīnas sastāvdaļa, tāpēc tev sēdpozīcija jau standartā ir augstāka un tev ir labāka redzamība un arī paaugstināta drošība tādā līmenī, ka tu visu redzi daudz labāk, protams, neskaitot arī šo pašu mašīnu. Pirmā lieta, kuru es pamānu, un kas man ļoti patīk, kā priekšējā stiklā es redzu visu informāciju, ar kādu ātrumu es braucu, norādes, ielu nosaukumi, arī tur parādās, man liekas, kāda ir uzlāde. Jā, tas varētu tā būt. Jā, uzlādes līmenis arī. Jā, man ļoti interesē, varbūt tu vari padalīties ar tādu vienu galveno tādu aizspriedumu vai stereotipu par elektroauto. Īstenībā aizspriedumi ir vienādi gandrīz visā pasaulē. Tas tops sākās ar to, ka elektromašīnas ir ļoti dārgas, bet jebkurā valstī elektroauto atmaksājās 5 gadu laikā, ja ne ātrāk. Tas ir pirmais punkts. Otrais, ka nevar nobraukt lielus attālumus ar elektromašīnu.
To mēs arī jau esam atspēkojuši. Jā. Un trešā lieta, ka nav kur lādēt. Tikko tu sāc lietot elektromašīnu, tu ieraugi arvien vairāk un vairāk uzlādes punktu. Piemēram, par manu pieredzi ar uzlādes punktiem Eiropā es gribēju sev izaicināt, un 22. gadā ar ģimeni aizbraucām ceļojumā no Latvijas uz Itāliju, un tie bija pāri 7000 kilometru. Jā. Un es visā ceļojuma laikā izmantoju tikai vienu uzlādes rīku, kas ir šīs pašas pie mašīnas piesaistītā uzlādes karte. Un man ar to karti ir pieejama Eiropā vairāk kā 600,000 uzlādes. Jā. Un es nelejuplādēju nevienu papildus aplikāciju, nemeklēju neko citu, kā vien to, ko mašīna man iesaka braucienu laikā. Mēs nebraucām daudz, bet lūdzu pastāsti par saviem pirmiem iespējiem. Man ļoti patika. Pirmkārt, tas komforts, jau iesēžoties krēslā, tu uzreiz jūties, ka tādā dīvānā iesēdies. Un man patīk arī visas tās tehnoloģijas, visi tie risinājumi. Un kas ir vēl viena ārkārtīgi forša lieta, man liekas, ka tā aplikācija, caur kur tu arī var kaut kādā veidā kontrolēt mašīnu, gan ziemā, gan vasarā, man liekas, tas arī tāds ārkārtīgi foršs bonus. Jā, mašīna vienmēr tev ir kabatā, un tu vienmēr redzi, kas ir ar viņu, cik tālu varēs aizbraukt, vai cik ilgi tev jāgaida uzlāde, vai arī ieplānot savu uzlādi. Ar kādiem izaicinājumiem man, pieņemsim, nāktos saskarties tādam tradicionālā automobīļa lietotājiem, pārējot uz elektroauto? Pirmkārt, kad mēs plānojam nākamā auto iegādi, mums ir jāsaprot, ka mēs, protams, pērkam emocijas, bet ir ļoti pragmatisks solis, kas mums ir jāņem vērā. Ja tu vēlies iegādāties elektromašīnu, tev ir jāsaprot, ka varbūt sākuma cena ir salīdzinoši lielāka nekā iekšdedzes mašīnas alternatīvai, bet, kad tu viņu iegādājies, tev daudzas izmaksas vienkārši atkritīs. Un tāpēc, kad tu plāno jaunu auto iegādi, tad saliec divas tabuliņas. Kam tu tērē naudu iekšdedzes mašīnai un cik tās pašas pozīcijas tev maksās elektromašīnai. Piemēram, skaties, ja tu vēlies pielādēt pilnu automašīnas akumulātoru, dažreiz biržas tarifs ir tik izdevīgs, ka daži mani paziņas pilnu akumulātoru pielādēt tikai par 17 eiro centiem. Kur tu redzēsi degvielai tādu izdevīgu piedāvājumu? Ne pie vienas akcijas. Protams, arī citas izmaksas. Tev nav jāmaksā ikgadējais eksploatācijas nodoklis, jo tu pārvietojies ar vidē draudzīgu mašīnu. Apkopju izmaksas tai pašai mašīnai. Tev nav jāmaina motoreļa, atkrīt citas izmaksas, piemēram, zobsiksnes mājiņu un tā tālāk, jo mašīna, kā jūs teicat, ir vienkārša un tev ir tikai apkopīta apskate ritošai daļai, kur tehniķi pārbauda, kā tu esi braucis un vai tur viss ir kārtībā, un salona gaisa filtru nomaiņa. Tā kā būtībā tas arī ir viss, tev nav vairs par ko raizēties, un tas arī salīdzinoši ļoti samazina tavas izmaksas ikdienā. Un tāds labs ieguldījums, teiksim tā. Kādā virzienā iet auto industrija? Auto industrija ir pierādījusi un apliecinājusi, ka nākotne viennozīmīgi ir elektriska. Ir tikai jautājums, cik ātri tas notiks. Man ļoti interesē, kas notiek ar elektroauto, ja es ar to esmu braucis, pieņemsim, 5 gadus. Tātad automašīnai garantija ir 5 gadi, bet akumulātoram garantija ir 8 gadi. Tā kā akumulātoram pat ir ilgāka garantija nekā pašai mašīnai. Un kas notiek pēc 8 gadiem, vai viņš ir jāmet ārā? Protams, ka nē. Volkswagen apgalvo, ka tev uz garantijas beigām būs vismaz 70% no sākotnēja akumulātora ietilpības. Tātad, ja tu esi nobraucis visus šos 8 gadus un tev akumulātora ietilpība ir samazinājusies par tiem 70%, tad pēc garantijas viņi to noteikti pacels virs. Bet, ja piemēram, viss jau ir beigušās visas garantijas, ko darīt tālāk? Akumulātoru ir iespējams izmantot 2 dažādos veidos, kad tas vairs nav derīgs mašīnai. Pirmais ir kā jaudas uzkrājies. Vai nu tas ir ēkas uzkrāšana vai kādas uzlādes iekārtas jaudas uzkrājies. Ja arī tam viņš vairs nav derīgs, tad viņu ir iespējams pārstrādāt. Un no sākotnējiem visiem materiāliem ir iespējams dabūt ārā līdz pat 90% visu minerāļu. Tā kā pārstrādājot jaunu akumulātorā un sniedzot dzīvi jaunam automobīlim. Wow, iespējīgi. Tas gan bija piedzīvojums. Milzīgs paldies. Tagad man tik tiešām ir izpratne par to, kas ir elektroauto. Un nākamo mašīnu iegādājoties, es noteikti padomāšu par šo. Prieks dalīties pieredzē ar elektroauto. Un ļoti liels prieks, ka tev patika arī un ka tu tiešām mazliet mainīji savu skatījumu. Jā. Varbūt tev viņš iepriekš bija mazliet savādāks. Jā. Stereotipiņi daži, jā. Reskur. Un tas ir mans galvenais uzdevums, lai stereotipi pazūd un lai tu izbrauc un varbūt pie nākošās reizes tu jau sāc apdomāt viņu. Tieši tā, milzīgs paldies. Jā, forši. Paldies. Apusēji. Veiksmīgi. Atā. Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku.
Ja mēs gribētu sākt ar sevi un paskatīties, kāda ir ietekme uz emisijām no mūsu ikdienas darbībām, tad būtu jāskatās, kas ir tās galvenās būtiskākās kategorijas. Tipiskam Latvijas iedzīvotājiem tas būtu transports, pārtika un arī mājoklis. Nākamās būtu arī pakalpojumi, ko mēs pērkam, produkti citi un arī apģērbs. Un būtībā domājot par to, kā mainīt savu ikdienu, būtu jāskatās uz šīm kategorijām un jādomā, no kā es īsti nevaru atteikties vai ļoti negribu, bet savukārt, kurā no citām kategorijām es tomēr varu veikt kaut kādas izmaiņas. Piemēram, braukt uz darbu ar savu personīgo auto ir absolūti svarīgi, es no tā neatteikšos. Varbūt es savukārt varu mainīt kaut ko savā ikdienas maltītē, ieviest arī kādas veģetārās dienas savā ikdienā. Ir ļoti cilvēcīgi kaut kādā brīdī arī nogurt, negribēt būt tam vienīgajam, kurš cenšas un dara tās labās lietas. Tad ieteiktu padomāt par to, ko mēs varam prasīt no savu uzņēmumu arī kā darbinieki, jo jebkuras nelielās izmaiņas, ko mēs ieviesīsim pat mazā, vidējā, kur nu vēl lielā uzņēmumā, tam būs uzreiz taustāmāks, redzamāks efekts un noteikti ir kaut kādas lietas, kas ir arī ārpus mūsu kā tādas individu ietekmes. Ja es viena staigāšu katru dienu ar to līdzņemamo krūzīti, tam būs varbūt neliela ietekme, bet ja mēs ieviesīsim principu, ka mūsu darba vietā nav papīra krūzīšu, kurās patiesībā ir arī plasmas kā tādu, tad tam jau šī ietekme būs krietni vien lielāka. Un nākamais solis, ko mēs kā individi arī varam darīt, ir domāt par sevi kā par vēlētājiem, iet arī vēlēt un balsot par tiem mūsu pārstāvjiem, kas ir ar mieru ievies sistemātiskas pārmaiņas, jo jebkuri ar klimatu un vidi saistītie jautājumi ir sistemātiski risināmi jautājumi. Domājot arī par savu individuālo ietekmi uz emisijām, ir jāatcerās, ka tā emisiju apjoms pieaugs arī ar mūsu patēriņu. Jo vairāk mēs pelnīsim, jo biežāk brauksim arī ceļojumos, biežāk tērēsimies. Un savā ziņā arī ir lielākas iespējas un varbūt pat lielāka atbildība tiem, kuri var atļauties ar maciņu to darīt. Pirkt tos produktus, kas ir saražoti, samaksājot godīgas algas un izmantojot arī kvalitatīvus, ilgtspējīgi iegūtus materiālus. Kas tad ir tās lietas, ko es daru savā ikdienā? Viens no principiem ir tas, ka dzīvojot Rīgas centrā, es cenšos tomēr pēc iespējas mazāk pārvietoties ar transporta līdzekli savu. Zinu, ka tas radīs sastrēgumus, piesārņos gaisu, liekas emisijas. Uz darbas dodos ar sabiedrisko transporta līdzekli, kādreiz arī ar kājām vai vasarā ar riteni. Cenšos arī ikdienā piedomāt par to, kāda veida maltītes es izvēlos. Piedomāju arī pie tā, kāda veida produktus un apģērbus izvēlos un lai es tos valkātu pēc iespējas ilgāk. Es laboju tās drēbes, šuju visus caurumus un vedu pie šuvējām, bet man ļoti nepatīk izmest lietas, kuras vēl ir lietojamas.